Bet šodien gribu pastāstīt vienu stāstu, kuru noteikti skatoties šīs bildes jūs nemaz nenojautat. Biju aizbraucis uz Secas baznīcu, nofočēt, nofilmēt, jau labu laiku gribēju, jo tur tieši smuki kalnā viņa ir, un tagad kā reizes tur ziedēja rapsis. Pirmais atgadījums, kas bija, ko noteikti bildēs nevar redzēt, ir tāds, ka es gribēju nofilmēt ar mazo to dronu, kam FPV ir ne jau lielo, bet mazo, kas visur cauri var izlidot. Gribēju nofilmēt skatu, kad virs rapša lido un paceļos virs baznīcas, bet pats, diemžēl, neiedomājos, ka stāvu aiz kalna un kaut kurā brīdī pazuda man dronam signāls. Tur arī var redzēt, kā viņš noveļās rapsī. Par laimi es viņu atradu, nejauši virsū uzkāpu, bet ar dronu viss kārtībā var lidot tālāk. Tad es smuku safočēju baznīcu, jūs jau saspiedāt laikus, kas ne vēl varat iet nospiest manā Facebook profilā Instagramā. Un izdomāju vēl dažus video uzfilmēt, kurus neesmu samontējis vēl. Un taisījos braukt mājās, bet neievēroju, ka tur pie tās baznīcas, kur kalnā iet augšā, ir uzbērts jauns ceļš. Un griežoties atpakaļ gaitā, man mašīna iebuksēja, un jo es vairāk buksēju, jo vairāk viņa sākas līdēt uz sānu. Bet par laimi mani draugi Rolands un Māris un Raivis man izglāba, atbrauc pakaļ naktī, izvilka ārā. Mums gāja visādi, bet ārā mēs tikām, vēl lietus sāka līdz beigām. Un 2 naktī jau es biju mājās, tā kā katrai fotogrāfijai ir noteikti kaut kāds stāsts apakšā. Un ja tu vēl neseko man Instagramā, tad lūdzu nospied laiku šim video un pieseko man Instagramā, jo es gribu tuvākajā laikā savākt vienu apaļu skaitli. Paldies tev un tiekamies jau nākošajos video ar interesantiem fotogrāfijām un interesantiem stāstiem par viņām.